Vilkatis par līgavaini. Reiz kāds Vaidas ciema brūtis pāris braucis uz Mazirbas baznīcu ar mācītāju runāt, lai tas nākamajā svētdienā tos uzsaukt no kanceles. Tāda bija paraža, pie kuras visi pieturējās. Caur mežu braucot, varēja sadzirdēt līgavaņa gan uz gavilējam. Līgavainis pēkšņi apturēja zirgu un teica līgavai, ka tam esot nedaudz jāieiet mežā. Ja jāiet, tad jāiet. Un līgava palika gaidot. Pēc brītiņa viņi izdzirda, ka priecīgi gavilējošie gani sāka kliegt un spiegt. It kā būtu no kaut kā briesmīgi izbijušies. Līgava izbrīnījās, kas kam tur varēja notikt. Tūdaļ no meža izskrēja milzīgs vilks un gribēja uzklupt zirgam. Meitene sāka kliegt un saukt pēc līgavaņa. Kad pēc ilgākas saukšanas puisis tomēr nenāca, viņa pati izlēca no ratiem un sāka atgaiņāt vilku. Vilks saķēra meičas bruņšus un sāka tos purināt. Meitene nobijās un gaiņāja vilku tik ilgi, kamēr tas atlaida bruņšus un ieskrēja mežā. Pagāja vēl kāds laiciņš, un tikai tad līgavainis iznāca uz ceļa. Līgava pārmetoši jautāja: "Kur tu tik ilgi biji? Tevis dēļ mani gandrīz vilks apēda." Līgavainis sāka smieties, un līgava pamanīja jaunekļa zobu starpā sarkanu dzīparu, ko vilks bija tai no bruņšiem izrāvis. Viņa tūdaļ visu saprata, bet neko neteica. Klusēdami viņi nobrauc līdz baznīcai. Līgavai izdevās mācītājam klusi pateikt, ka ar šo puisi viņa gan neprecēsies, jo tas ir pats Vilkatis. Meita lūdza, lai mācītājs tos neuzsauc. Pat viņi devās atpakaļ uz Vaidas ciemu, bet meita nekādi neizrādīja savas aizdomas. Tikai mājās pārbraukusi, tā visu izstāstīja vecākiem. Kad nākamajā svētdienā mācītājs jauno pāri neuzsauca, līgavainis ieradās pie meitas, lai uzzinātu, kas par lietu. Viņa atbildēja, ka nemaz netaisās puisim par sievu nākt, un paskaidroja arī iemeslu. Nikns Vilkatis kliedza: "Ja es to būtu tur uz ceļa zinājis, būtu tevi tūdaļ gabalos saplosījis."